Un vai tu nolasot? Viņi zināja, es nezināju. Piedots ir arī par to kopiju, kurā mēs nekonkurējām. Bet galvenais, es gribēju pateikt, man nevelti šodien ir tādi brunči ar putniem, ka jūs varētu tos putnus sev paņemt līdzi no pasakām, no epifānijām, no dziesmu tekstiem, jo cilvēks nav tikai darba artists. Un saglabāt to ziedomību, un tas Māris Čaklais vēl mums, ja, sev līdzi dzīvē. Nu, tā ir mazliet māksla, jo mums jau tikai liek būt ārkārtīgi veiksmīgiem, konkurētspējīgiem. Un to laiku, ko jūs veltīsiet savējiem, to jums nekad un neviens neatņems. Vecāki mīļie, ja jūs vēl nesteidzieties prom, jūs ziniet, kur bioloģijas kabinets. Jums tur vajadzēs mazliet paviesoties, parunāties, veltīt laiku cits citam, iedzert kafiju. Jo tas ir tikai pirmā daļa. Mēs esam kaut ko jāsprāku sagatavojuši. Tā kā pēc pusstundas būs zvans, un tad jūs nākat atkal šur. Jā. Tā kā...